Esiet sveicināti aprīlī. Mani sauc Ieva. Es esmu Marianna. Un mēs, kā vienmēr, katru mēnesi turpinām veidot mūsu raidījumus par māju garšu, jo šobrīd visu gada ietvaros muzejam ir viens ļoti aktuāls un galvenais pētījums par latvisko garšu, latviešu ēdieniem, identitāti ārpus Latvijas, jo, kā mēs zinām, ēdiens ir ļoti svarīga ikdienas daļa. Un gan no šiem te stāstiem un bērnības garšas līdz receptēm, tur tik daudz dažādu tēmu ir, ko pētīt un ko jums stāstīt. Un šoreiz tad mēs arī esam pievērsušies vienai ļoti. Jā, šodien mums būs divi ēdieni, kas neatstāja vienaldzīgu nevienu. Un tie ir augstā galda, latviešu tradicionālā augstā galda zvaigznes, rasols un galerts. Un par to šodien mēs runāsim par karstām debatēm, kas saistās ar šiem ēdieniem, par to, kādas sastāvdaļas mēs liekam rasolā un kādas neliekam rasolā, un arī kāpēc dažiem cilvēkiem ļoti kārojās galerts, bet cits cilvēks pārņem šermuļi, ka viņi par to domā. Jā, abas tēmas, gan rasols, gan galerts ir augstākais, tiešām tādas pretrunīgas, bet pirms mēs par to sākam stāstīt un runāt, ko mēs esam uzzinājuši, gatavojoties šim raidījumam, mazliet atskatīsimies, kā mums gāja saldajā marta mēnesī. Man vecmāmiņa, kur saucām pa ecimām, viņa bieži taisīja debesmannā, un tad mums ar brāli bija jākuļ tas debesmannā. Tagad jau ir daudz vienkāršāk. Ieslēdz aparātu un kuļ, kamēr viņš ir gaisīgs. Un tā kā tās te formītes, ko paps ar roku laikam izgriez, teiktu, varētu būt viņa 65 gadu vai plusiņš vēl tur klāt. Ļoti elementāras proporcijas, tā kā vienu olu, vienu krūzu miltu un vienu krūzu pienu. Pat cik tā forma ir tik veca, ja? Viņa ir sastiprināta. Viņa ir tiešām, es domāju, kādi 100 gadi, un tāpēc arī viņa ir restaurēta mazliet, bet savu funkciju pilda. Savu pastu nospiedu sietiņā, ļodā sietiņā. Un līdz ar to man iznāca tāda ļodiņas forma. Un tā kā es iekšā nemaisīju riekstus, tad tie rieksti bija jāliek tam ezītim mugurā. Un tā man iznāca ezīts. Kā tāda tradicija, neko. Tas ir, ko man vecāki darīja, un tad arī to mēs piekopjam, man ir teikt. Jā, visus šos stāstījumus un vairāk receptus un stāstus var redzēt mūsu mājaslapā www.mājugarša.lv. Bet pirms mēs sākam runāt par rasolu, mūsu māju garšas vēstnese pagājušajā mēnesī arī runāja par dezertiem, un viņa vārīja saldo ēdienu maizes zupu, konsultējoties ar savu vecmāmiņu Austrālijā. Skatāmies, ko Liene ir darījusi. Remember the 2 loaves of inedible rye bread I made last month? Well, I didn't actually chuck those loaves away. And it's because I grew up in a family that did not waste food. It was both a respect for the earth and also our family's efforts in feeding us. But it goes a little deeper than that. Ēdiens ir gandrīz varētu teikt privilēģija. Kaut gan es nekad īsti badu neesmu cietusi, es tomēr zinu, kā ir, kad gribās ļoti ēst un nav kur ņemt un nezinu, kad tu dabūsi atkal. Because of many factors like Latvia's northerly location, the limited growing season, and the effects of war, Latvians over time learnt to savour what they had and invented a plethora of possibilities in reusing the things that they had, including making use of stale rye bread. You take old rye bread, simmer it with dried fruits and spices, add a little sugar, top it with a lot of whipped cream, and somehow it turns into a dessert. It's bitter, it's sour, it's sweet. It's for an acquired taste, but it's a story of adding things back into the value chain, even when you're bored of them. It's called Maizezuppa, wheat rye bread soup. And I kind of love that the taste of home is not just about the food, but the qualities that come with it. Resourcefulness and creativity. Even in times of
privilege. You can reuse these skills and make it into something completely different as a respect for what is given to you. Send in your stories about this month's topic, which is desserts, to Latvians Abroad Museum and Research Centre. Search up Taste of Home or Māju garša and send in your stories there. Happy cooking! Ja kaut kas paliek pāri, tad kādreiz maizes drupatiņas vai kas tās izber ārā putniņiem, tad tās nemet prom. Bet tad šomēnes mēs runāsim par vienu, var teikt, latviešu virtuvē visiemīļotākajiem ēdieniem, gan šeit Latvijā, gan arī ārpus Latvijas diasporas kopienās, un tas ir rosols vai rasols. Kā tu saki? Rasols. Nē, es pilnīgi saku rosols, nav nekāds rasols, bet katrā ziņā abas formas ir pareizi, un tā mēs arī katru pie savas vārda izrunas pieturēsimies. Un tā tad kopumā jau ir tēma šī pētīta. Var gan Sarmītas Kolādes, gan Elīnas Kursītes kolosāla grāmata. Vienas gadījumā nav noteikti izlasēt ar dažādiem receptēm un pieredzes stāstiem, kam jābūt un kam nav jābūt rosolā, jo citi liek sīpols, citi neliek, tad tur burkāni ir, nav, var sakot, tad majonēzi vai tikai skābais krēms par rosolu tiešām ir lielas diskusijas, un arī tātad arī Astrai Spalvainai ir arī pētījumi īstenot, par to mēs tad šoreiz nepieskārsimies par to vēsturi, bet man liekas, kas ir interesanti, ka mēs tad varētu saprast un izzināt, kāda tad ir pieredze diasporā, kā tiek gatavots tur rosols. Nu, ja gadījumā kāds nezin, kas ir rosols, tas tātad ir augstā galda, var teikt, tāds karalis, augstā galda ēdienas salāti, kas ir gatavot vai no vārītas vai ceptas gaļas, arī visbiežāk īstenībā desas, bet desai jābūt labai. Un tad tur liek tātad dārziņus, pamatā kartupeļi, var likt arī bietas un burkānus, obligāti jābūt olām un marinētiem kurķīšiem. Daži nevar rosolu iestēloties bez zirnīšiem. Nu, bet tas ir kā kurš. Un tad, protams, tas krējuma vai majonēzes smērts. Nu, tas tad īsumā būtu tāds, nu, var teikt, rosols. Jā, bet par to, ka rasols ir svētku galdā vienmēr tāda neatņemama sastāvdaļa, stāsta mūsu pirmais intervējamais. Mums ir intervija fragments no Astrīdas Cīrules, kura nesen bija ienākusi pie mums muzejā, un klausamies, ko viņa stāsta. Mans vārds Astrīda Cīrule, un es esmu no Čikāgas. Rasols ir saistīts ar svētkiem. To, teiksim, ikdienā netaisīja rasols, vai ne? Nu, kaut kāds kartupeļu salāts varbūt, bet rasols bija speciāli. Tas bija uz svētkiem, uz dzimšanas dienām vai uz Ziemassvētkiem varbūt. Ja būtu augstais galds Ziemassvētku vakarā, tad būtu rasols. Bet tad jūs no mammas iemācījāties? Jā, mammas un vecmammas. Viņas abas divas pa virtuvi un man lēnām sāka mācīt. Jā, es faktiski varu izstāstīt gadījumu, kad gadījās Ziemassvētku vakarā, kad mēs ar dēlu bijām viena mašīnā, braucot mājās no dievkalpojuma. Un man dēls paskatās un saka, mamma, ko mēs ēdīsim tagad vakariņās? Un es biju nolēmusi taisīt silto ēdienu. Un es noskaitu visas tās sastāvdaļas, un viņš uz mani pagriežās un saka, rasols nebūs? Es sapratu tad, ka tas viņam ir daļa no identitātes, vai ne? Kad tas Ziemassvētki jābūt rasols, un tad es jutos vainīgi, ka es nebiju uzreizījis to rasolu. Rasols vai rosols? Rasols. Jā, rasols vispār. Bet rasola recepte, ko latvieši izved no Latvijas 2. pasaules kara laikā, mazliet atšķirās no tā, ko mēs saprotam no rasola šodien, bet ārpus Latvijas ļoti daudziem cilvēkiem vēl viņi turpina taisīt to pirmskara rasola recepti. Un tā arī sākās šīs karstās debatas, vai ne, par to, kāda ir īstā rasola recepte, vai ir kaut kādas lietas, ko obligāti vajag tajā rasolā likt, un galvenais jautājums ir, kādā krāsā ir tavs rasols. Tātad par šito mēs šodien runāsim, bet pirms mēs tā darām, apskatāmies mūsu krājumā, mums ir fotogrāfijas no rasola ēšanas un gatavošanas. Te var redzēt Abrens pils virtuvē Francijā, kā gatavo rasolu, tur ir milzīgs tovers ar kartupeļiem jau sagriezts. Tad ir Otavā, Kanādā, kur var redzēt, kad es nevaru, varbūt tas ir rasols tā kā
zilā bļodiņā, tāds balts. Tad mēs redzam gaidas laugas klātos galdus Klīvlandē, ASV, un te vajag mēģināt atrast Raselu, ja tu redzi. Kreisā pusē tālumā ir tāda bļoda, kas ir ļoti rozā saturu, redzi, un labajā pusē ir tāds tā kā augsts tornis ar rozā tādu salātu iekšā. Es teiktu, ka tie ir Raseli. Šeit var redzēt San Paulo Latviešu luteriskās draudzes namu 3. gadā, un tur, redzēji, kur tur bija Rasela sieviņa priekšā tajā Rozā. Nu jā, rozā. Jā. Nu, bet es tev varu izstāstīt, kāds Rasels bija manā bērnībā. Tas tātad ir padomju okupācijas laiks, padomju Latvijā, un mums nekāda rozā Rasela nebija. Mums bija balti, protams, zirnīšu klāt. Man vecāmām vispār taisīja ar vārītu gaļiņu vai cepešu gaļu Raselu, bet vispār parasti lika devs. Un tā kā īstenībā tagad ir kaut kāda tomēr tāda standarta Rasela recepte, un tā bija tāda, ar ko es uzaugu. Nu jā. Nekāds rozā Rasels nebija. Nu jā, un ārpus Latvijas arī daži cilvēki ēd Raselu, kā tu ēd Raselu. Dustins Pečers, piemēram. Jā, tātad mums atsūtīja ziņu. Viņš dzīvo Indiānas štatā Amerikā, un viņam ir sieva Signe, latvieti, kurai ļoti garšo Rasels, kā viņš mums rakstīja. Un tad viņš reizēm cenšas Signi iepriecināt un palutināt un mēģina gatavot Raselu tādu, kāds Signei un garšo. Un ko tas nozīmē? Te jūs varat redzēt arī fotogrāfijās. Ka tātad, lai viņš pagatavotu savai ģimenei iecienītos salātus, viņam jābrauc uz 3 dažādiem veikaliem, lai iegādātos visas Raselam nepieciešamās sastāvdaļas. Lai tas tiešām garšotu kā īsts latviešu Rasels. Piemēram, viens veikals atrodas Čikāgā, uz turien viņam jābrauc 3 stundas, lai tur varētu nopirkt konservētos zirnīšus. Tad jāmeklē pareizie mārutki. Tad saucamā lietuviešu majonēze, kas vislabāk tad veido to kopējo garšu. Var sakot, viss cits viņam ir jāiegulst tāds laiks un tāda enerģija, lai tos produktus sagatavot, lai dabūtu to īsto Raselu garšu, kāds Signei garšo. Super. Jā, un konservētie zirnīši daļa no viņas māju garšas, kas ir interesanti. Jā, Dustin, good job. Tā ir īstā mīlestība. Man liekas, kad izbrauc tik tālu, sameklēt tās īstās lietas, jo nav tā kā majonēzi nevar nopirkt Amerikas vai ne tajā katrā veiklā, bet tur vajag to īsto lietuviešu, latviešu garšu majonēzi. Tātad... Bet par to rozā Raselu varbūt var vairāk izstāstīt. Nu jā, kāpēc rozā? Jo tas arī rozā Rasels ir arī manā bērnībā vienmēr viņš ir bijis rozā, jo viņam klāt ir bietes. Tas ir viens no svarīgākām sastāvdaļām. Un īstenībā, ka mums viens intervējamais teica, ka Rasels bez bietēm ir tikai kartupeļu salāti. Bet, es nezinu, es tev varētu oponēt. Jo īstenībā tagad, kad mēs runājam, mums tas priekšstats salāti, kur ir iekļautas bietas, ir vai nu biešu salāti, vai arī vinegrets varbūt. Nē, jo mums te ir majonēze vai arī tādais tējums klāt. Var sakot, te tiešām tāda diezgan pretrunīga informācija un pieredze. Nu jā. Un par šo, kas ir īstais Rasels un kāda ir īstā Rasela recepte, mēs nesen arī runājam ar Aju Ērgli. Un viņas Rasela recepte parādās šī pavāgrāmatā no Ņujorkas latviešu draudzes. Tātad klausamies, ko Aija stāsta par savu Rasela recepti. Īstais Rasels. Ja? Jo tev ir gaisa Rasels un tad tev arī ir siļķi Rasels. Un tev ir tas Rasels. Ko mamma gatavoja vienmēr, ko mēs mūsu ģimenē saucām par Raselu, bija kartupeļi, zaļie āboli, siļķi, bietes, viss gurķi un sīpoli, kas cits, bet tas, ka tās siļķi un tās bietes, ko es viņu sauc par rozā Raselu. Un kaut kur bija viens raksts, ko man viena draudzene bija atsūtījusi, jo es vienmēr tradicionāli gatavoju to rozā Raselu ar bietēm, un tad tur tā lielā debata bija, starp un mūsu latvisko vairāk. Pēdējos dažos gados, kad ciemojās Latvijā un ieiet pārtiks veikalā, tur arī ir, cik paveidu Raselu tur netiek pasniegt, ja? Un tas man bija pārsteigums, ka ir tik daudz variantu un versijas. Kas tur ir tas īstais?
Nu jā, protams, veicot izpēti un gatavoties raidījumam, mums arī kolēģi starpā bija diskusijas ne tikai par rasols un rosols, bet arī vai vispār pastāv tāda recepte un kur tam visam aug kājas, jo tiešām taču citi liek sīļķis klāt, citi ir pat receptes, kur nēģi ir klāt, tad ir šī saistība ar olīvjē salātiem. Bet tātad mēs tajā mēģinājām iedziļināties, un tiešām tēma ļoti aizraujoša, un arī meklējām tātad rosola receptes, kādas ir publicētas senajās pavāru grāmatās. Arī starpkara periodā, un te mēs varam parādīt vienu recepti no Miņonas pavārniecības mākslas, un šī grāmata, tad jūs redzat, ir vēl vecajā drukā 21. gadā Latvijā izdota, un tur ir vairākas rosola receptes, bet jāsaka, kā ir secinot, ka visās tajās receptēs ir iekļauts bietis. Un te varbūt ir tā grūti vecajā drukā, tie, kam ir vācu valodas zināšanas, tie jau varēs izlasīt. Bet tad te ir rakstīts tā. Rasolu gatavo no vairākiem priekšmetiem. Kā no kantainos kumosiņos sagriezt augsta teļa cepeša vai no vārītām zivīm, skābiem vai pipargurķīšiem un novārītiem kartupeļiem. Tad arī sagrieztām cieti sakapātām olām, novārītām bietēm, pienā izmērcētām un smalki sakupētām siļķēm vai sardalēm un skābām baraviciņām vai šampiņoniem. Arī no tomātu pirē, tā tur rakstīts. No svara ir tas, ka šīs vielas tiek sajauktas ar īsti garšīgu skābu krējumu zosti. Lūk, kāda recepte. Jā, izklausās bagātīgs tas rasols, īpaši tomātu pirē un vēl bietes. Un arī tie šampiņoni, skābētie šampiņoni vai baraviks ir, liekas, kā pilnīgs avangards. Bet, jā, visādi sastāvdaļas un visādi variantam rasolam. Bet, skaidrs, ka tas kopīgais secinājums, ko mēs droši vien jāvelta vēl vairāk laika, lai mēs šo tēmu un receptes izpētītu, bet tas secinājums un kopsavilkums, ka tie rosoli var būt ļoti dažādi. Un iespējams ļoti dažādas arī šīs recepšu variācijas. Bet katrā ziņā, jā, tie ir arī, kas varētu vēl būt tāds raksturīgs rosolam, ka tie mazie kubiciņi ir sagriezti un tā krējuma mērcīte. Bet arī var teikt, ka tas arī mainās tajās receptēs. Ir tas mainīguma daļa arī bieži no tā, kas ir leduskapī atrodams un arī kā šīs garšas ir pārmantotas ģimenē. Jo, piemēram, mums mājās rosolam nekad neliek klāt sīpols. Jūs liekat? Jā, un arī tomātus manā vecmāmiņas receptē. Vienot sakot, mums bija arī sanāca saruna ar Gundagu Mihelu. Viņa tātad izbrauca no Latvijas dodoties bēgļu gaitās kā bērns, un arī te dzīvoja gan Vācijā bēgļu nometēs, gan arī pēc tam Austrālijā un Amerikā, un tātad pa šiem te dzīves gadiem viņi arī ir izveidojusi, var teikt, attīstījusi savu īpašo rosola recepti, un par to viņi mums arī stāstīja nesen, tad paklausāmies Gundagas pieredzi un recepti. Svarīgākais ir tas, kā tur nav, jo tur ir vesela rinda, ko pavāru grāmatā mēs lasīsim, ka tur jābūt, un kuram es saku kategoriski, nekādā ziņā nevar būt burkāni, zirņi, siļķes, bietes, desa un visvisāda gaļa. Bet, kam tur ir jābūt un ko parasti receptēs nav, ir āboli. Āboli nomizoti, skaisti sagriezti, nepadaudz maziņi, bet skaisti sagriezti āboli, kas dod brīnišķīgu garšu visu kopā. Un recepte ir vienkārša. Vārīti kartupeļi, tādi, kas ir stingri, nesajūg. Cieti vārītas olas, daži skābi gurķīši, un tas atkal izvēle vai vairāk vai mazāk un kādu skābumu un tam līdzīgi. Un tad tie āboli. Visu to aplej ar skābu krējumu, kas tiek arī vēl samaisīts ar svaigu citronsulu, samaisīts ar sinepju pulveri, ne ar sinepju pulveri un sāli. To visu samaisa un tad nogaršo. Un ir jāgaršo par daudz stipri. Un ja nav par daudz stipri, tad jāliek vairāk sāls, vairāk citronsuliņa, arī vēl sinepju pulveris, ja nav stiprs diezgan, tam jābūt stiprāk,
nekā mēs gribētu to ēst. Jo tad, kad to iemaisīs tais visā maisījumā, tad tas tur izšķīdīs, un ja tas būs tik stiprs, kā mēs viņu gribētu karoti ēst, tad tai maisījumā viņš pazudīs. Varētu arī svaigas dillītes sagriezt un likt klāt. Varētu likt maigu sīpolu, smalki sagriezt. Un varētu, piemēram, vistas fileju, tā arī smuki sagrieztām šķelītēm varētu, vai gabaliņiem varētu tur būt. Bet tas galvenais arī salīdzinot ar rasolu, ko mēs varbūt pērkam veikalā vai ēdnīcā kādā, nevajag visus sagriezt briesmīgi maziņu. Es teiktu, ka kartupelīšiem būtu jābūt vismaz 1,5 centimetra kubiņam, tā, ka tas sasit, un tas sagašo, ka tas ir kartupels. Un tad, piemēram, āboli varētu būt centimetrā kubiņā, bet arī tas sakot, un tas ir ābols. Nevis tā, kā tas ir tāds kāds kaut kas. Ja? Tāpēc tie gabaliņi ir vismaz tā, kā es to taisu, krietni lielāki. Un samaisa visu, un tad tas vissvarīgākais. Nogaršo. Nevienam neredzot. Nogaršo. Ja ļoti labi garšo, tad dod kaimiņiem un bērniņiem un ciemiņiem. Ja negaršo, tad vienai pašai jāapēd. Starp citu, tu zināji, ka Gundega Mihela bija ķīmijas profesori. Tātad ļoti eksperti kubiciņu lielumu tiek noteikti, un viņas recepti par to, cik liels kubiciņas ir jāgriež un kā rasolu uztaisīt, var redzēt mūsu mājaslapā. Un īpaši, lai to paskatās tie, es zinu, ir tādi, kas gatavojot rasolu, pat zaļot zirnīšas pusēm griež. Visādi. Katrā ziņā vēl viena neparasta rasolu recepte. Tagad mums tūlīt stāstīs Dārija Gulēns, Kanādā, par savu ģimenes rasolu recepti, un tur viņai gaļas vispār nav. Man sauc Dārija Gulēns, un es esmu no Toronto, Kanādas, bet es pašlaik dzīvoju Kingstonā, Kanādā. Man ļoti garšo rasols. Mēs Ziemassvētkos un Lieldienās vienmēr gatavojam. Un jaunībā man vectēvs iemācīja, kā taisīt rasolu. Un vissvarīgākā lieta ir nelikt klāt pieķes, vienkārši jo man tie negaršoja. Un arī ļoti daudz bietes, lai tas rasols ir sarkans. Un tad, kad es biju apmaiņā Latvijas universitātē, es pirmoreiz sapratu, ka cilvēks varētu rasolu bez bietēm. Un es nezināju, ka tā bija viena lieta. Es biju šokēta. Tur bija skābie gurķi, kartupeļi, daudz bietes. Varbūt tad drusku biešu sula klāt, lai rasols ir sarkanāks. Skābais krējums, smārutki, varbūt āboli arī klāt. Un zirnīši arī, jā. Un absolūti nesieķis manā ģimenē, mūsu ģimenē. Tas arī nie. Jā. Man vectēva māsa Ilze piedzima Vācijā, uzauga Kanādā, un tad pārvācās atpakaļ uz Vāciju, un beigās dzīvoja Latvijā, man liekas, kādas 20 vai 30 gadus. Bet viņi vienmēr taisīs rasolu ar bietēm. Un, ja viņi būtu jebkādu Latvijā no kādu nopirkusi rasolu, viņi būtu likus klāt bietes. Jo tas viņai bija ļoti svarīgi, ka bija bietes klāt. Kā mēs vienmēr ģimenē ēdām rasolu. Es nekad neesmu ēdus rasolu bez bietēm, jo tas, ja es iedomājos rasolu bez bietēm, tad vienkārši ir kartupeļu salāti. Es nevaru iedomāties, ka tie būtu rasoli, vai ka tas būtu rasols bez bietēm. Nu, redzi. Un ja tu nopērc rasolu Latvijā, tad tu pati pievieno pēc tam bietas. Nu, bet katrā ziņā nākamā intervija būs no Selgas un Edgara Apsem, ko mēs arī satikām te muzejā. Un viņi arī stāstīs par savu neparasto rasolu recepti, kas ir diezgan līdzīgi Dārijas receptei. Manā ģimenē rasols bija būtībā kartupeļu salāti ar bietēm klāt. Vienmēr koši rozā.
Bez sīļķis, bez gaļas, tikai kartupeļi, pietas, ābols, gurķītes, dzirņi, majonēs, skābais krējums. Es ļoti daudz laika pavadīju jaunībā Latviešu centrā, kur bija latviešu bufets, un tur bija rosols, gan sarkanais rosols, gan dzeltenais rosols. Tie nebija vienkārši kartupeļu salāti? Nē, tur bija citādi, un dažiem bija ļoti stipri, daudz āboļu likt klāt, citiem bija sineps un skābs krēms, citiem bija, un tas bija kartupeļu salāts puse, bet tad likt klāt citas lietas, tā kā rosolu. Un tur, kur siļķi lika klāt, tad es atkāpjos bišķiņ, jo es neesmu siļķu cienītājs. Noteikti lieldienās, noteikti Ziemassvētkos, bet ne svētku vakarā, bet svētku dienā, pirmos svētkos. Noteikti, un tad, ja bija kaut kur, ja bija jāklāj galva, piemēram, kristībās, iesvētībās, kāzās atkāzās vienmēr bija. Es kā azaitas strādnieks, mums bija katra svētdiena. Bet mājās tu ēd? Mājās ļoti maz ēd, tas bija viss pie latviešu bufetes augstāks galds. Katru svētdienu, kad es strādāju Latviešu centrā, tur bija. Bet paldies Celgai un Edgaram, bet runājot par neparastām rasola receptēm, mūsu muzeja pārstāve Inga Česle Brisbanē, Austrālijā nesen intervēja Intu Gertners. Un Intai Gertners ģimenē ir rasola recepte, kura ir ļoti neparasta. Un, jo tai receptē nav viena sastāvdaļa, kas man liekas, kas ir pilnīgi noteikti obligāti visās rasola receptēs. Olas? Nē, olas. Kas vēl? Gurķi marinētie? Nē, ir gurķi. Kaut kas cits nav viņai. Kartupeļiem. Jā, nav kartupeļi. Tas par rosolu. Tātad Intas vecmāmiņa Milda Veidis. Intai ir atmiņas, ka Milda vienmēr ir taisījis rasolu. Viņa ir bijis no Ventspils, un tā ģimenes recepte ir bijis vienmēr viņas ģimenē, cik viņa atcerās. Viņa dzīvoja Brisbanē ar visu ģimeni. Tātad ar vecākiem, ar onkuļiem, ar vecvecākiem, ar savu māsu, visu vienā mājā. Un katru svētdienu ģimeni sanāktu kopā ap lielā galda, un vecmāmiņa Milda pat uztaisīs visiem svētdienas pusdienas, un tur vienmēr galdā bija rasols. Un tas bija, bez kartupeļiem, bet ar visu kaut ko citu iekšā. Tātad te mēs varam redzēt bildes, kur Inga intervēja Intu. Inta te stāsta Zigrīdai Francei par bļodām un par krūzi, kas arī Mildai ir piederējušas, un tajā bļodā un krūzē vienmēr taisīja rasolu, tajā bļodā un krūzē samaisīja vienmēr to zosti. Tātad viņai tas ir tāds brīnišķīgs ģimenes mantojums, ko viņa arī šodien vēl izmanto rasolu veidošanā. Un tad sestdien Brisbanes Latviešu namā bija meistarklase, rasolu gatavošanas meistarklase, kur viņi gatavoja 5 dažādus rasolus, un tad bija katru varēja pagaršot. Un te var redzēt, Intas rasols arī tiek gatavots, un te var redzēt, kā Inta pati viņu maisa, bet tad arī kā visi palīdzēja sagriezt un uztaisīt katru to rasolu paveidu, un tad beigās varēja pagaršot. Tā ļoti darbīgi redz, kā izstādās krāsās. Tā tad izskatās ļoti garšīgi. Jā, bet tā tad noslēdzot šo tiešām daudzveidīgo tēmu par rasolu, mēs tad varam vēlreiz tikai parādīt, ka par to ir arī Sarmīta Palāta un Elīna Kursīta daudz domājusi, pētījusi un pie rasolu gatavotājiem devusi šās abas divas visu kaut kur Latvijā, un tie brīnišķīgi stāsti un pieredzes, un arī rasolu nozīme labi atklāstajās intervijās un pieredzes stāstos. Un man liekas arī super tas piegājiens, kad kā atrisināt rasols vai rasols, tad tā otrā pirmā patskaņā vietā ieliek to zvaigznīti. Tā es arī tagad daru, jo citādi jau var tiešām sastrīdēties. Bet, vārds sakot, mums arī likās svarīgi, ka noklausīties, kāda ir Elīnas pieredze, gatavojot šo te grāmatu, un kas viņai ir sakāms par viņas rasola recepti. Tad skatāmies, ko Elīna mums stāsta. Zini, kā ēdienas cilvēkam vispār ir svarīgs, jo ēdienas tomēr ir daļa no kultūras,
Cilvēkam patīk cīnīties par to subkultūru. Tā ir nozīmīga, tā ir svarīga, tā daudz ko par viņu pasaka, un tāpēc arī cīnās. Bet taisnības labad nav tā, ka viss cīnās ar kolekta vīrā pasiekšanu. Kāpēc neliec tādu gaļu, kāpēc neliec šī tādu gaļu? Par to Rosolu varbūt tāpēc, ka tur ir daudz, viss kaut kas ir likts pēc garšas no sērijas. Rosols ļaujās varbūt improvizācijai. Kā tad jūsu ģimenē taisa Rosolu? Es varu teikt, ka manā ģimenē netaisa Rosolu. Kaut kad taisa, bet tā vispār neiespringstot. Man bija smieklīgi, es kaut kad pirms apmēram gada mājās taisa Rosolu, un mamma pienāk klāt, saka, to taču neliek. Kā, man pat tiešām, tu tā griezīs? To, ne jau tik daudz. Attiecīgi liekas, ka nav, bet izrādās, ka ir. Un Rosols vai Rosols? Protams, ka Rosols. Protams, ka Rosols. Bet te arī ir interesanti. Man patīk tas skaidrojums, kāpēc Rosols, nevis Rosols. Jo kādreiz tajā Rosolā vienmēr bija bietis klāt. Viņš bija rozā un Rosol. Tā kā rozā krāsa, havāk. Es mēģinu neapvainoties, ja kāds saka nepareizi un saka Rosols, bet es mīlu tomēr izlabot un teikt, bet mēs taču zinām, ka Rosols īstenībā. Un ja kādreiz taisa kaut kāds aptaujas internetā, tur balso, kā tad ir pareizi, Rosols vai Rosols. Un vienmēr tas Rosols izvirzās vadībā. Viņš ir kaut kāds dabīgāks un tāds cilvēcīgāks, mīkstāks. Garšīgākais. Tāpēc, ka senākajās Rosola receptēs no 17. gadsimta vēl nemaz nav kartupeļi, tāpēc, ka kartupeļi vēl nemaz nebija. Tas bija kaut kas tāds, vēl pavisam svešs un nezināms. Un tā kā tas ir pilnīgi normāli, bet man kā cilvēkam, kurš nav vēsturnieks, tas bija pārsteigums, ka Latvijā 17. gadsimtā bija melonas tur un citas lietas. Tur, man liekas, kā, vai tiešām tā var būt? Un tad mēs skatījāmies to recepti, ka jā, marinātas melonas un kaperi un visu kaut kas vēl. Bet iedroši nebija tā kā zemnieki, vai ne? Nē, protams, tās mūžas vietuvs. Zemnieki gan jau lārī pupas. Jā. Kāpēc ne? Es pēc šīm ekstradīcijām, man liekas, esmu atvērt gandrīz jebkādam Rosolam. Es nosākumu arī, man liekas, kāpēc ir jāliekot burkānu vai ābolu? Kas tas ir? Vai es tagad pat lieku ābolu jālieku? Es esmu salausta. Un bez kā es absolūti vairs nevaru iedomāties Rosolam, ko es iesaku lietot jebkuram. Un vienmēr tātad gan vegāniem, gan veģetāriešiem, gan kārtīgiem gaļādājiem savā Rosolā ir kaperi. Ar visu to kaperu suliņu aditīvs. Un tas ir tas, ko angliski varētu saukt par game changer. Jā, iet mājās un jātaisa Rosols. Es tādu sajūtu, ka gribās ēst jau. Bet ar Elīnu tiešām bija ļoti interesanta saruna un diezgan gara. Un to garāko versiju var redzēt arī mūsu mājaslapā. Jā, vai arī izlasīt brīnišķīgo grāmatu. Un tagad tēma par Rosolu ir mazliet noslēgusies, bet kā tu jūti, vēl plaši tur ir ko darīt, pētīt un gatavot un ēst. Bet tad pieskārsimies otrai mūsu raidījuma tēmai - galerts. Es vispār nesaku galerts, es saku augstā gaļa. Bet ir jau arī muzikantu gaļa, kas ir tāda samalta augstā gaļa. Ir zilds gaļa, kas skaitās tāda mēnam suņiem dodama. Tā es esmu lasījusi, un arī intervijās, kas man ir bijušas Latvijā, cilvēki ir stāstījuši. Bet galerts, jā, ir arī viens no augstā galda ēdieniem, un tas tiek arī gatavots ārpus Latvijas, latviešu kopienās. Un tāpēc mēs arī mēģinājām veicot šo pētījumu un gatavojoties saprast, cik bieži to vēl gatavo un kā tas tiek gatavots un kādas ir šīs receptes. Un tad mēs varētu sākt šo stāstu vai tādu galerta apskatu, ja? Augstās gaļas apskatu ar intervijas fragmentu ar Martu Bergs. Viņa dzīvo Filadelfijā, Amerikā, un viņa bieži taisa mājās galertu, jo tas garšo viņas vīram un viņas dēlam. Un arī viņa ļoti paši izstāsta, kā to gatavo. Kā tā visa vārīšana un sarecēšana notiek, tā kā skatāmies. Es uztaisu ēdamo un aizsūtu viņiem, aizvedu viņiem vai kaut ko. Jo tagad arī
pāris bļodiņas augstā gaļa stāv, gaida, ka dēls atbrauks pakaļ. Nu, tas ir ilgāk nekā ķīseli un debesmanna, jo kamēr to gaļu izvāra, paiet kādas 3-4 stundas, 4 faktiski vismaz, lai no kauliem lepts nostāda. Un tad, kamēr visu gaļu sagriež, sasmalcina vai neattīra no kauliem, un tas saliek pa bļodiņām. Bļodiņas vajag vispirms izdekorēt. Saliek gaļiņu. Un tad es lieku arī želatīnu klāt, jo lai droši ir, ka sarecēs. Un tā pie tā buljona pieliek želatīnu drusku. Un tad tu gaļiņu sadāli pa bļodiņām un salēj virsū želatīnu. To šķidrumu, buljonu. Nē, un tad liek augstumā, tagad jau labi, mums ir arī ziema kārtīga. Var izlikt garāžā un viņš sarecē. Bet citādi jāliek noteikti leduskapī ir, lai sarecē, un tā kā sarecē var ēst. Tas vismaz parasti vakarā es uztaisu, to otrā dienā var ēst. Tieši tā, jo man ir jātaisa divējādi. Tā augstā gaļa. Es pusi taisu apmēram, ko sasmalcinu gaļu, kā Latvijā parasti taisīja gabaliņos, bet dēlam man garšo tā muzikanta gaļa saucamā, kas ir samalta. Gaļa samalta un sarecina viņu. Ēst var visādi, gan vīrs man mīl vairāk ar etiķu un sinepēm. Es ēdu tāpatās ar rupmaizīti. Kā kurš grib? Jā, agrāk jau galerts ir lielisks veids, kā izmantot to lopu daļas, ka tu nokauj lopu vai neko tu nevar citādi izmantot. Piemēram, ausis, kājas, galvas, tad var tos lietot savārīt galertu. Un 2011. gadā bijām Brazīlijā ekspedīcijā un tur satikām Jāni Dzeni. Un viņš mums stāstīja, kā latvieši sagādāja ēdienu Palmas kopsaimniecībā, kur viņš dzīvoja. Un paklausīsimies, ko viņš stāsta. Jāies zirgus uz pilsētiņu, un tad sēdienās viņš nopirka vienu lielopa galvu, vēršu galvu. Jā, tā gaļa jau bija dārga, bet Latvijas jau no galvas var milzīgi lietas iztaisīt. Tur ir mēli un smadzenes un viss, un viss. To tā, viņš. Bet tā tad galēt vai augsto gaļu vāra un ēd, un tā ir tāda svētku galda sastāvdaļa, jā, ne tikai Amerikā, ne tikai Brazīlijā, arī kad mēs bijām ekspedīcijā uz Baškīriju un arī pie Sibīrijas latviešiem. Tajos stāstos tas parādās, ka galerts ir latviešu ēdiens. Un, protams, mēs arī paskatījāmies mūsu brīnišķīgajā informācijas avotā Facebookā, ko mēs ik pa brītiņam arī paskatāmies, kas notiek un ko latvieši ēd ārpus Latvijas. Un te jūs arī varat dažas fotogrāfijas redzēt, kāds tad izskatās ārzemju latviešu gatavotais galerts dažādās pasaules malās. Un starp citu tā rotāšana ar oliņu, burkāniņiem, zirnīšiem, tā, man liekas, ir tāda ļoti raksturīga galerta lieta. Bet kā ir, Ieva, vai tev garšo galerts? Vispār man garšo, bet tikai tas, kur man mamma vāra, jo viņi, saprot, neliek kaut kādus tur ādas vai taukus, viņi neliek. Viņi liek tādus mazus liesus gabaliņus, un tas receklīs, tā želē, tik garšīgi. Man mamma ļoti garšīgi gatavo galertu. Es kaut kā no bērnības atceros galertu, bet man tā nevisai. Es atceros pie vecmāmiņas un arī latviešu namā varbūt kādreiz, bet man ir jāsaka viss tā tekstūra un tā man liek mazliet, es nezinu, ne ļoti, bet runājot ar cilvēkiem, citiem cilvēkiem, viņiem, kaut kādiem ir tāda cilvēku grupa, kuriem tas galerts īsti neiet pie sirds, un man liekas tā ir tā doma par tiem kauliem, tiem ādu, tām kājām un tā tālāk. Bet, zini, padomā par tādu mūsdienīgu lietu kā kolagēnu lietošanu. Kam tev jātērēs, tu var uzvārīt, saglabāt tradīciju, augsto gaļu, ēt, un tev nevajadzēs nekādu kolagēnu. Jā, veselīgi arī. Jā.
kaut kā. Bet par šito arī mums nesen arī Selga un Edgars stāstīja, paklausāmies, ko viņi stāsta par galertu. Kaut kāds augstais zivs tomātmērcē, kas tur žāvēts lasis, žāvēts tītars, vienmēr skābie gurķi, vienmēr saltskāpmaize, tur arī vienmēr bija kaut kāda puķkāpostas salāts, tā kā krējumā, vai arī brokolīs salāts ar rozīnēm, ar krējumu. Un es nezinu, vai tas nāca no Ziemeļamerikas vai no latviešiem, bet sajiet kopā, un tad tas vienmēr bija galdā tajā azveidā. Vienmēr bija galerts. Arī kādreiz bija angliski viņu sauc, tas želejs, kas krāsainā aspek. Viņš ir tāds. Šī galerts, bet viņš ir ar krāsu. Un ar burkāniem un ar rozīnēm, un viņš ir zaļš, dažreiz oranžs, dažreiz tā kā. Jā, viss dīvainākā. Aspek ir viena no tām lietām, kas ir nokritus no bufetes malā, un viņš vairs nav atkārtojams. Jā, man māsa taisīja galertu, un mana tante Ausma taisīja galertu. Mans tētis ļoti izbaudīja galertu, ļoti. Es ēdu. Ja bija labi daudz etiķis klāt. Un mārukti. Mārukti, jā, vienmēr jābūt. Mums arī tā forma ir parastā Ziemeļamerikas skābu krējuma forma. Un tas lielums bija katram jānoēd. Tas bija vienam cilvēkam. Es man pats vecāks taisīja ēžāns, un tad man mamma arī taisīja ik pa reizei. Un tur apakšā vienmēr bija tie lielie burkānu gabali, un tad tas ieliec tas galerts, so tad otrādi iznāk ļoti smuka burkāns virspusē. Viņam bija puķība, ko es arī, ne? Tas salīti burkāni. Es neatceros tik detaļīgi, bet... Jā, bet dzird, Edgars teica, ka nokrīt no bufetes malas. Un patiesībā, ja mēs tā domājam par tādiem latviešu ēdieniem, tad galerts ir uz šobrīd tādā riska situācijā, jo jaunieši ne tikai ārzemju latviešu kopienās, bet arī Latvijā nelabprāt ēd galertu. Reti, kurš to ēd, tas nozīmē, ka tā pārmantojamība gan garšā, gan receptēs ir tieši galertam augstai gaļai apdraudēta. Un par to ir žēl, un īstenībā varbūt tas kolagēns būs tāds, varbūt kaut kāds tāds, kā varētu viņus ieinteresēt. Jāpadomā. Ja mēs kādreiz kaut kādu mārketingu īstenosim latviešu ēdieniem, bet arī interesanti, mēs tātad, kad sarunājāmies ar Dāriju Gulēnu, tad viņa arī stāstīja savu galertu piedzīvojumu. Tātad, kāds viņai bija, ka viņa ciemājās šeit Latvijā Ziemassvētkos, un tad viņa dalās ar savu pieredzi, paskatīsimies. Jā, man īsti negaršo galerts. Bet manai māsai Līvai viņai ļoti garšo galerts. Un vienu gadu mēs bijām Ziemassvētkos Latvijā ciemos pie vectēvmāsas Ilzes. Un viņi piedāvāja mums gatavot Ziemassvētku vakariņas. Un viņi dzirdēja, ka manai māsai ļoti garšo galerts. Un viņa pasūtīja mums, man liekas, kāds 8 vai 9 citādi veidu galerts Ziemassvētku vakariņās. Tur bija šefti cits veids zivs un sāles un visādas gaļas. Es pat nevaru iedomāties, mums vienkārši bija galerts Ziemassvētku vakariņās. Un man bija jāēd, jo, ja tante gatavo Ziemassvētku vakariņas, tad tev ir jāēd, ko viņi dod. Un bija garšīgi beigās, bet mēs, man liekas, ēdām galertu pāris nedēļas, jo mums bija tik daudz pārpalikts. Man liekas, mans mās un mamma ēd to galertu vairāk nekā es, bet jā, varbūt etiķi un uz maizītēm viņi arī uzlika virsū, viņai to ļoti ilzai tā patīk gatavot. Bet mēs man liekas, mūsu ģimenē mēs Kanādā īsti neēdam galertu, un es nekad savā dzīvē nebiju redzējis tik daudz galertu. Tā droši bija pirmā reize, kad es ēdu galertu. Actually. Bet es domāju, arī ir svarīgi teikt, ka mēs esam tā manā ģimenē, kas gatavo vismus latviskos ēdienus. Un so, ja man negaršo galertu, es negatavošu galertu manai ģimenei.
Un tātad man ģimene tagad vienkārši neatvēlēt to. Es tagad izvēlēties, kuras latviskos ēdienas mēs dodam tālāk. Nu jā, tā sanāk. Un tad pēkšņi man liekas, ka man mājās jāsāk gatavot galertu. Jā. Nu, bet zini, kas ir? Tas ir beidzot noticis. Muzejām ir dāvinājums, kas saistās ar ēdienu. Liels paldies Ilzei Kantānei, Ņujorkā, kura ir gatava dāvināt mūsu muzejām savu mātes galertu trauku. Mēs ar Ilzi sazvanījāmies nesen, un viņa mums pastāstīja vairāk par to trauku, un tagad klausamies, ko Ilzi stāsta. Esmu Ilze Kantāne, un es dzīvoju Chatham, New Jersey, Amerikā. Galerts, es vispirms parādīšu, es atradu, es ilgi meklēju savu vecāku mājā. Šis bija mūsu ģimenes galerta trauks, kurā mana mamma gatavoja galertu Ziemassvētkos. Un reiz bija arī stikla vāks, jo es domāju, viņi to galertu sagatavoja dažas dienas iepriekš, pirms Ziemassvētkiem. Un es vienmēr par viņu uztaisīju, tad viņi apgāza otrādi uz skaistu šķīvīšu, un viņi vienmēr bija uztaisījis smuku tā kā no burkāniem un dārzeņiem tāds smuks puķīts, lai kad apgriez viņu otrādi, viņš būtu skaists un apetītlīgs. Bet man ir jāatzīstās, kad es savā bērnībā absolūti nevarēju ieēst galertu. Tas man izlikās kaut kas tik pretīgs. Tikai viss tā, zini, ka viņš kustējās. Un tā es īstenībā visu mūžu, principā, man mamma gatavoja. Viņa arī gatavoja muzikanta gaļu, vai ne, kur ir samalta tā gaļa, un tas ir vairāk tā kā tāds kukulīts. To es varēju, tas bija ok. Bet kā bērnam man absolūti tas negāja pie sirds. Dažām nedēļām ciemojos pie draugiem, un viņiem bija vecāks latviešu kungs kaimiņos, un viņš viņiem taisa galertu. Un viņi mums servēja, un, protams, es esmu pieaudzis sieviete, tagad es varu tikai ēst to, ko man liek priekšā, un garšoja. Un man garšoja, un es ņēmu otru gabalu. Un es domāju, visus tos gadus, ko es nokavēju. Bet atmiņā par manu mammu, mēs dzīvojam Filadelfijā, tas, kur man visvairāk atmiņas ir... Ziemassvētku vakarā bija liels, bagātīgs galds, bija vienmēr galerta, bija vienmēr muzikanta gaļa un vesels strīpa ar citām lietām. Bet man galvenā atmiņa, man stāv prātā šis trauks. Viņa vārīja pats savu buļļonu no kauliem, un es zinu, ka man tā tagad pieklājīgi būtu teikt smarža, bet tajā laikā man izlikās kā smaka. Man ļoti nepatika tā, kad vārīja buļļonu no kauliem. Es pieņemu, es domāju, viņa darīja dažādi. Es domāju, noteikti bija cūksgaļa, bet es arī domāju, vēlākos gados viņa arī lietoja vistu. Viņa paņemāja, tas stāvēja leckapi šitā, un tad viņa uzlika šķīvi virsū un apgāza otrādi, un tad es pieņemu, viņa bija kaut kādā veidā sasildījis mazliet, lai tas galerts izslīdēt smuk no trauka ārā. Un tad, sagriez šķēlēs, un tad vienmēr arī bija skaists trauciņš, es nevarēju to atrast, kurai bija sineps klāt un etiķis, protams, tas bija obligāti. Obligāti vajadzēja etiķi ar sinepiem servēt kopā un mārķiem. Es esmu īstenībā motivēts tagad, kad es atradu šo trauku, un ka man bija šis ļoti pozitīvais, tā kā, ka es domāju, es noteikti, es nezinu, vai es varbūt sākšu ar muzikantu gaļu, bet es būtu tā kā sameklēt receptu un sagatavot un redzēt, vai tas ir kaut kas, kas var atgriezties tā kā mūsu ģimenes Ziemassvētku galdā, jo man jāsaka, es nekad neesmu galertu servējis Ziemassvētkos savai ģimenei, bet varbūt man vajag atsākt to tradīciju. Nu, man liekas, pilnīgi noteikti. Un var tad arī paskatīties mūsu pētījuma mājaslapā Māja Garša LV, kur tad ir arī dažādas receptes, kā to pagatavot. Un mēs arī gatavojoties šim redzījumam, satikām un nointervējām Mākpelēci Minneapolis, Amerikā. Un viņa arī ir viens no tiem cilvēkiem, kas joprojām savai ģimenei gatavo un vāra galertu. Un tad paklausāmies Māras stāstu. Es esmu dzimusi un augusi Minnesotā.
Mūsu ģimenē mazāk gatavoja, ja vispār. Man liekas, ja gatavoja, tad tā būtu bijusi pelēčom, bet mums ir tā priekšrocība, ka mums arī ir vismaz 2 miesnieki, kuri arī pārdod galerti. Tātad, ja kāds iegribējās, varēja nopirkt parasti pa šķēlēm, vai ne? Viņi sagriež plānās šķēlēs, vairāk maizītēm, nekā lielāks gabals, kā latvieši ēd. Bet man varbūt bija kaut kā 10 gadi, un mums kaimiņos bija otra latviešu ģimene mūsu mazpilsētā. Un tā mēs daudz laika pavadījām kopā, un es biju jaunākā, un ja manai mammai bija jāstrādā vai kaut kur jābūt, vai vecāki bija aizņemti, tad es biju tur. Un viņam arī bija latviskā virtuve. Un es laikam tur ciemojoties iemācījos no Jāņa Zvanera ēst galerti. Un es pārnācu mājās, un man vajadzēja etiķi, un man vajadzēja māruts, un man vajadzēja galerti. Un man mamma bija pilnīgi pārsteigta, ka es zinu, kaut kā es pie Zvaneriem pavadot laiku ar Jāni bija sākus ēst galerti. Un jā, tas ir kā tas aizsākās. Nē, es domāju, visi ēst, vienkārši neviens negrib gatavot, vai ne? Tas tomēr ņem laiku, un kad strādā, tas ir diezgan laikietilpīgi. Teiksim, man pēdējo reizi taisot pagājušajā nedēļā, es iesāku bišķi par vēlu, un līdz kamēr viss novārījās, es nevarēju salikt tajā vakarā, jo man vienkārši nebija vaļas vairs, bija jau 11. Es ieliku ledskapī to gaļu, lai nākamā rītā varētu salikt visu kopā. Daudz labāk nekā es domāju, un es domāju, tas būs mans jaunais paņēmiens. Jo tas tiešām pirmkārt ietaupa laiku, un tad arī nav visi tie tvaiki visu laiku. Tas Instant Pot tomēr ļoti efektīvi pataisa to gaļu ļoti mīkst gan. Tā kā nav sliktāk, teiksim tā. Nē, kā es iesāku pandēmijas laikā, man liekas, mēs visi sākam virtuvē, vismaz daudz man paziņu lokā sāk maizi cept vai kaut ko citu darīt vai kaut ko citu. Un liekas, tas bija pandēmijas laikā, kad es sāku, ja ne tad ap to laiku, liekas tā kā 5 vai 6 gadu atpakaļ. Es jau biju redzējusi kaut kur kaut kā, jo man nebija sveša tā ideja pirkt tās cūkas kājas un kas tur apmēram jādara. Un tad es vadījos pamatā pēc mūsu draudzes recepšu grāmatas, bet tad arī skatoties tīmeklī, jo ir daudz variantu. Un tad pat kaut kā izgudroju. Teiksim, cik es gribu no katra. Jo es negribēju tikai cūkskaļas, es tomēr vienmēr pielieku citu gabalu no cūkskaļas klāt, lai nav tikai tāda veida gaļa, vai ne? Un es nelieku vatins klāt, es nelieku zīriņus vai burkāns klāt, tikai gaļu. Es neesmu likusi maizes traukā. Es esmu likusi vairāk lēzenā stiklpannā. Tagad mums arī šī rajonā ir pāris latviešu ģimenes. Mans māsas ģimene viena, mūsu ģimene, un tad Ozola ģimene pārpretīm. Tātad mēs bieži pārunājam lietas. Un kaut kā sanāca par to galertu runāt, un Laris, kur ir mūsu gadgājienā, arī dāmas saimē ir ļoti aktīva, un viņi teica, galerti taisīt, mums tagad vairāk, tas ir lielāks pieprasījums nekā cilvēki, kuri to labprāt gatavo. Un viņi man teica, ka vajadzēja pamēģināt, tad, jo tirdziņā viņi pārdod lielākos gabalos, tā kā no maizes pannas, tātad man būs laikam tas uzdevums kā nākamo. Un es šonedēļ atkal taisīšu, jo manai tantei ir jubilē. Tikai kājas, un Amerikā pārdot kājas arī bez nagiem, kas ir bišķi vieglāk, kad ir viss tā kāja ar tiem nagiem, tad ir bišķi, man ir grūti saņemties kādreiz, šo pēdējo reizi sevišķi kaut kādiem iemeslu dēļ. Vecākais dēls, jā. Viņam ir 17, un viņš ēd to, viņš ēd asinsdēs, viņš ēd visādas gaļas. Jaunākais skrien projām. Man liekas, jebkur lieta, ko es daru virtuvē, gandrīz, es apzinājos pirms pāris gadiem, ka man visu laiku, kad es esmu virtuvē, es nejūtos viena, arī es esmu viena, jo man vienmēr ir paralēli kaut kāds atmiņas, kamēr es kaut ko gatavoju. Vai no vienas vecās mammas, arī no vecā tēva. Vienkārši, jebkur lieta, ko es taisu, man ir kaut kāda atmiņa ķēde tajā visā. Paldies, Māra!
par šo stāstu. Un ir labi zināt, ka kāds vāra galertu vēl tā kā mūsu paudzē, ne tikai vecākā paudzē, tas ir brīnišķīgi, un arī regulāri vāra. Tātad, jā, varbūt skatoties šo raidījumu, tu esi izdomājis, ka tu gribi vārīt galertu vai kaut kādu interesantu rasolu uztaisīt, tad var vienmēr ieskatīties mūsu mājaslapā, tur būs vairāk stāsti un receptes, ko var izlasīt un varbūt izmantot. Jā. Viņa pienākusi. Beigas mūsu raidījumā. Jā, sanāk, par rasolu mēs esam izrunājuši, par augsto gaļu arī esam, īstenībā pieskāršies, jo mēs jūtam, ka tās tēmas varētu vēl pētīt, un tāpēc mēs noteikti priecātos, ja kāds vēl dotu ziņu par saviem stāstiem, pieredzes, par savām receptēm, kā gatavo rasolu vai galertu. Varbūt ir kaut kādi knipiņi, kaut kādas pierakstītas atmiņas vai receptes, vai arī fotogrāfijas, nezinu, kur redzam rozā rasolu bļodu, vai kāds galerta tornītis, tad mēs labprāt arī tās ieskanētu un uzņemtu mūsu digitālajā krājumā un arī veidot šo te kolekciju par latviešu ēdieniem pasaulē. Un arī varbūt jūs varat iedvesmoties no Ilzes, kur mums krājumam dāvina galerta bļodu. Mēs jau, protams, arī ļoti priecātos par priekšmetiem, kas ir saistīti ar latviešu ēdienu gatavošanu ārpus Latvijas. Un, ja nu kas, mums arī var piezvanīt, un tad mēs varam ierakstīt šos stāstus, ja pašiem nav vaļas nodokumentēt savu pieredzi un savas atmiņas. Tā kā mēs ļoti priecāsimies, ja mums sanāktu vēl papildināt rasolu un galerta tēmas. Tātad, paldies visiem, kas ir palīdzējuši šodien veidot raidījumu. Īpaši mūsu raidījumu viesiem Selgai un Edgars Apsem, Maruta Bergs, Astrid Cīru, Laja Ērgle, Dārija Gulēns, Ilde Kantāne, Elīna Kursīte, Gundega Mihele, Māra Pelēts. Un paldies arī Intai Gērtners un Ingai Česlei Brisbanē un arī Garen Krūmiņš par fotogrāfijām no Brisbanes meistarklases. Un, protams, ka liels paldies raidījumu veidošanā mūsu kolēģiem Jūlija Apse un Danuta Greinfeld. Redzamies nāk.